Labdien! Es esmu Ineta Vasarādze. Es esmu ginekologs ar 40 gadu stāžu ginekoloģijā. Un šodien es gribētu parunāt ar jums par urīnu nesaturēšanu. Problēma, kas bieži vien ir noklusēta, sievietes par to kautrējas runāt un nevēlas runāt ar mums, bet kas rada ļoti lielas problēmas viņu ikdienas dzīvē un sadzīvē. Viegla urīna nesaturēšana literatūrā bieži vien arī tiek saukta par stresa nesaturēšanu. Tas nozīmē, ka viegla stresa gadījumā patiesībā mēs nerunājam par psiholoģisko stresu, bet mēs vairāk runājam par fizisko stresu, notiek urīna noplūde. Tas notiek, ja mēs klepojam, ja mēs šķaudam, ja mēs vingrojam sporta zālē vai mājās un tiek sasprindzināta vēdera priekšējās sienas muskultūra, tad arī notiek šī te urīna noplūde. Pēdējā laikā arvien biežāk dzirdu no savām pacientēm, ka viņas runā, ka tas notiek lēkājot kopā ar bērniem pa batutu. Tā kā tās būs tādas aktivitātes, kuru laikā ļoti strauji pieaug spiediens vēdera dobumā, un tā rezultātā ir šī vieglā urīna noplūde. Ļoti labs jautājums, kāpēc tas tā notiek. Mums vajadzētu saprast, kādas lietas tad varētu ietekmēt iegurņa pamatni. Un pamatā iegurņa pamatni mums ietekmēs audu stiepšanās dažādās sievietes dzīves situācijās. Un pirmā situācija, kad tas varētu notikt, tā ir grūtniecība. Grūtniecības laikā hormoni ietekmē audu elasticitāti ievērojami izmainās, kā arī ir ļoti liels spiediens no bērniņa uz iegurņa pamatni. Un tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, vai tās ir dzemdības pa dabīgiem dzemdību ceļiem, vai tās ir dzemdības ar ķēzargriezienu, iegurņa pamatnes muskultūra grūtniecības laikā tiek izmainīta un elasticitāte samazinās. Otra situācija, kas ir fizioloģiska sievietes dzīvē, tā ir menopauze. Un menopauzē estrogēnu trūkuma rezultātā mums arī samazinās visu audu elasticitāti. Mums zūd kolagēna daudzums, un līdz ar to arī pazūd elasticitāte gan muskuļos, gan ādā. Mēdz būt arī specifiskas saslimšanas, kuru rezultātā samazinās audu elasticitāte. Un arī tādā gadījumā mēs varam sastapties ar vieglu urīnu nesaturēšanu. Ir divas dzīvesveida problēmas, kas ir liekais svars un smēķēšana, kuras arī var būt par iemeslu urīna nesaturēšanai. Kāds tad ir sakars starp lieko svaru un urīna nesaturēšanu? Tad, kad sievietē ir liekais svars, arī vīrietim, bet vīrietim tas nerezultēsies urīna nesaturēšanā, šī gadījumā izmainās jebkuru audu elasticitāte. Un līdz ar to arī iegurņa pamatnes elasticitāte tiek izmainīta. Un tas var būt par iemeslu urīna nesaturēšanai. Savukārt smēķēšana var izraisīt klepu. Un atkal mēs ejam pa šo aburto loku, ka mums ir smēķēšana, klepus, urīna nesaturēšana. Ja jūs redzat, ka jums ir liekais svars un lēnām jūsu dzīvē ienāk arī tāds simptoms kā urīna nesaturēšana, vai jūs jau sen esat smēķētāji un tāda liela smēķētāja, kur smēķēšana jau izsauc arī klepu, un tā rezultātā rodas urīna nesaturēšana, jāsāk ir ar dzīvesveida maiņu. Jāmēģina ir samazināt liekais svars un jāmēģina ir atteikties no smēķēšanas. Protams, tas nenozīmē, ka mums jāieiet aburtajā lokā, ai, doktor, es nevaru nomest smēķēšanu un nav jēgas ārstēt urīna nesaturēšanu. Nē, tā nevajadzētu domāt, bet katrā ziņā vajadzētu sākt ar to, ka pārskatīt savu dzīvesveidu, savus paradumus un, protams, pieteikt vizīti pie ārsta. Atnākot pie ārsta, mēs varēsim izvērtēt, cik tad šī problēma jums ir liela, cik nopietna ir šī urīna nesaturēšana un saprast, kādas ir iespējas risināt šo problēmu. Mūsu klīnikā mēs piedāvājam divus rīkus, ar ko mēs varam cīnīties ar vieglu urīna nesaturēšanu. Tā ir lāzerterapija un tās ir hialuronskābes injekcijas. Kādreiz ir abas divas šīs terapijas jākombinē.
jo ir nepieciešams sasniegt lielāku rezultātu un tikai viens terapijas veids to nesniegs. Tāpēc jāskatās, kāds būs jūsējais veids ārstēšanai un jāatcerās, ka noteikti nedrīkstam aizmirst par iegurņa pamatnes vingrinājumiem. Šobrīd ir pieejami ļoti daudz gan mājās lietojami rīki, lai stiprinātu iegurnes pamatni, gan arī vingrinājumu kompleksi, ko varētu izmantot. Katrai sievietei būtu jāsaprot, ko viņa vēlās no tā visa, kā arī mums ir iegurņa pamatnes fizioterapeiti. Tātad iespējas atrast risinājumu tieši priekš sevis ir ļoti lielas. Kādas parasti ir sūdzības, kad sievietei vajadzētu griezties pie ārsta? Primāri, protams, tā ir šī te urīna noplūde, kura var radīt nepatīkamus aromātus, un tad mēs sākam lietot specifiskos higienas līdzekļus, lai nomāktu šos nepatīkamos aromātus un radītu sev komforta sajūtu. Bet tas ir arī zināmā mērā apburtais loks, jo mēs it kā dzēšam šo te problēmu, šo urīna noplūdi, radam sev komfortablu šo te vidi, it kā, bet tāpat laikā mikroflora mums ļoti stipri, makas mikroflora ļoti stipri izmainās, un tas nozīmē, ka mums ir jāiet atkal ar citām sūdzībām pie ginekologa. Un tāpēc tanī brīdī, kad jums parādās kaut neliela urīna nesaturēšana, vajadzētu doties pie ārsta, lai atrastu risinājumu tieši jūsu problēmai. Mīļās sievietes, mēs gaidām jūs mūsu klīnikā, lai diskrēti un ar cieņu un tieši jūsu problēmai atbilstoši izrunātu visus jautājumus, kas jūs satrauc, un atrastu tieši jums vispiemērotāko risinājumu. Gaidām jūs, mīļās sievietes, mūsu klīnikā.